Sveicināti, mīļie! Šoreiz parunāšu par tauku šķēlājiem. Patiesībā kompānija Nature Sunshine ir divi produkti, kuri ļoti labi palīdz svara samazināšanas programmās. Tas ir fat grabers un karbo grabers. Lūk, un es šodien parunāšu par fat grabers. Tas ir tāds šķiedru vielu sastāvs, kurš ierobežo tauku uzsūkšanos. Un tāds savu veidu tauku ķērājs. Un tā pamatdarbība ir tāda, ka pusstundu pirms katras ēdienreizes uzņem praktiski 3, 4 vai 5 kapsulas, skatoties, cik kurš grib daudz un ātri to visu darīt, un lieto vismaz 3 mēnešus. Tātad 3 mēnešus 3 reizes dienā. Un tiešām ir lieliski rezultāti. Un mazliet pastāstīšu sastāvā, kas viņam šim te produktam. Es vienkārši atradu savas pierakstu burtnīcas, man viņi ir daudz par šiem gadiem. Un es sapratu, ka to visu var izmantot arī pastāstot cilvēkiem, ne tikai sev. Tātad fat grabers traucē uzsūkties taukiem. Sastāvs ir ģeniāls tiešām. Tur ir guara sveķi, ovālās ceļtekas sēklu miziņas, parastā virze, lecitīns. Un viņa tā pamatfunkcija ir mazina apetīti, palīdz regulēt svaru, absorbē un no organisma palīdz izvadīt lieko holesterīnu un taukus. Un pastiprina zārnu motoriku un novērš aizcietējumus. Un mazliet par katru no sastāvdaļām. Guara sveķi. Tie ir tādi ūdeņi šķīstoši, augu valsts polisaharīdi. Un tiek uzskatīti par pārtikas šķiedrvielu, jeb sorbentu. To iegūst no guaras koka. Un šie te sveķi nepārstrādājas kuņģa zarnu traktā, bet tie palīdz mazināt cukura uzsūkšanos, mazina holesterīna uzsūkšanos no zarnu trakta, izmanto to pie cukura diabēta un aterosklerozes. Lūk, un tiem ir gan vēdera mīkstinoša, gan detoks iedarbība. Kā arī guaras sveķi normalizē zārnu mikrofloru. Nākošais sastāvdaļa, tā ir ovālā ceļtaka, jeb psīliums. To var arī nopirkt veikalos atsevišķi, bet te viņš ir sastāvā kapsuliņā. Satur līdz 40% gļotu, kuras rada ļoti saudzējošu iedarbību uz zārnu gļotādu un visu kuņģa zārnu trakta sistēmu. Ceļteku sēklas tiek izmantotas kā viegls vēderu mīkstinošs līdzeklis pie spastiskiem un atoniskiem aizcietējumiem, kā arī pie gastrītiem un zarnu kolītiem. Tāpat ceļteku sēklu apvalciņi satur daudz šķīstošo un nešķīstošo šķiedrvielu. Tā ir celuloze, lignīns, hemiceluloze, kuras viena daļa tiek fermentēta ar zārnu mikroorganismiem. Saskaroties ar ūdeni, šīs te ceļteku sēklu čaumaliņas stipri uzbriest un rada želejveidu masu, kura pieaug apjomā. Pats psiliums kopā ar guaras sveķiem nokļūst kuņģī, rada pilna kuņģa sajūtu un mazina apetīti. Tāpat laikā tie stimulē zārnu darbību, mīkstina vēderīzeju, novērš aizcietējumus un palīdz pie hemoroidiem. Ceļtekas polisaharīdi darbojas arī kā sorbents, sasaista toksiskās vielas, smagos metālus, holesterīnu, taukskābes, kancerogēnas vielas, tādā veidā mazinot resnās sarnas vēža attīstību, kas šobrīd, diemžēl, strauji progresē un
pie tām diezgan jauniem cilvēkiem. Tas varētu būt saistīts arī ar to, ka cilvēki arvien mazāk kustās, arvien ilgāk sēž pie datora un sēdoša, ilgstoši sēdoša tāda nodarbe, pie kā noved pie tā, ka zarnu trakts praktiski guļ visu laiku un nestrādā. Tad, kad cilvēks kustās, ir kustībā, tad arī vēdera dobumā orgāniem notiek izteikta kustība. Bet sēdošs cilvēks, diemžēl, ļoti, ļoti nodara sev pāri. Nākošā sastāvdaļa šajā FatGrabberā ir virza, parastā dārza virza. Ko tā dara? Tā strādā kā pretsāpju līdzeklis, ar nomierinošu iedarbību, pretiekaisumu un antiseptisku iedarbību. Satur daudz E-vitamīna. Virzas sulai ir spēcīga iedarbība uz stafilokoku un šigelu. To lieto iekšķīgi pie kuņģa zarnu kolītiem, enterokolītiem, aizcietējumiem, hepatīta, aknu cirozes. Tas tā īsumā, bet, ja gribat uzzināt, ievadiet vienkārši Googlē vai savā ChatGPT, pajautājiet par virzas labajām īpašībām. Tā ir fantastiska. Un vēl viena sastāvdaļa ir lecitīns. Tas ir tāds fosfolipīds, kas nepieciešams šajā gadījumā kā celtniecības materiāls šūnu membrānu atjaunošanai un arī kā emulgators un taukos šķīstošo vielu transportētājs. Arī kā antioksidants. Tātad, ko dara lecitīns? Novērš aknu taukaino infiltrāciju. Un kopumā FatGrabbers, šis te produkts, ir maigāks nekā tā saucamais Loklo, kas mums ir kompānijā tāda atsevišķa produkts ar šķiedrvielām. Jo dažiem cilvēkiem nepatīk varbūt kanēļa vai ābolu garša, bet Loklo viņa ir daudz. Tāpat Loklo ir ķīseļveida masa, un dažiem cilvēkiem nepatīk tādu iedzert. Toties iekapsulētās FatGrabbers šķiedrvielas lieliski ķer taukus, un tiešām cilvēkiem, kuriem ir grūtāk kaut ko tādu izdzert, varbūt lipīgu vai ķīseļveidīgu, tad kapsulas izdzerot ir vienkāršāk. Kam iesaka šo te FatGrabbers? Pavāriem, kulināriem, kuriem gribot, negribot katru dienu jānogaršo arī nepārāk veselīga pārtika. Tos īstenībā abus produktus var pēc kārtas, FatGrabbers un Loklo, jo tiešām viņi lieliski strādā. Bet tieši par FatGrabbers vienā buņģiņā ir 120 kapsulas. Un lietojot pa 4 kapsulām 3 reizes dienā, tas ir 12 kapsulas dienā, vienas buņģiņas pietiek 10 dienām. Bet ieteicams tiešām 3 mēnešus, 2 mazākais. Jaunas meitenes ātrāk ar 2 mēnešu kursu nomet diezgan lielus svarus. Teiksim, 3, 4 līdz pat 5 kilogrami. Mūsu vecumā dāmām, kungiem tas notiek daudz lēnāk, jo mums ir daudz lēnākā arī vielmaiņa. Viss notiek lēnāk. Kam tad ir ieteicams šis te FatGrabbers? Tiem, kam augsts holesterīna līmenis, tiem tiešām pa 4 kapsulām 3 reizes dienā. Cilvēkiem, kam ikdienas darbā jāsaskaras ar toksīniem, ķimiskām vielām, krāsvielām, tie var lietot vienkārši pa 2 kapsulām 3 reizes dienā, bet arī vienmēr pirms ēšanas, tātad 20, 30, pat 40 minūtes pirms ēšanas iesaka. Pie aptaukošanās vai liekā svara tiešām atkal 4 kapsulas 3 reizes dienā. Tie, kam trūkst šķiedrvielu uzturā, pa 2 kapsulām 3 reizes dienā. Organisma attīrīšanas kursos noteikti atkal ir pa 4 kapsulām. Asins sastāva tīrīšanai
tur var 3 līdz 4 kapsuliņas. Un, kas vēl svarīgi, lietojot šo te fatgrabers, vajadzētu tajā laikā atteikties no izteiktu vitamīnu lietošanas, jo vienkārši tie tiks izvadīti ārā, nepaspējot vēl izdarīt savus labos darbus. Vai arī var tā darīt, ka, piemēram, 2 reizes dienā lieto fatgrabers, piemēram, rītā un vakarā, bet pusdienu laikā lietojot vitamīnus. Nu, tad arī var, bet vienkārši tad tas fatgrabers kurs sanāk daudz ilgāks. Vēl kam ieteicams, lai normalizētu zarnu trakta darbību, kā arī, lai uzlabotu vielmaiņu. Palīdz izvadīt lieko šķidrumu, jo tam ir arī viegla diurētiska iedarbība. Lūk, tā kā tas ir tāds produkts, kuru iesaku, esmu lietojis pati vairāk kārt, un es domāju, ka drīzumā kaut kur novembra vidū atsākšu atkal arī es šo produktu lietot, jo šobrīd vēl ir izteikta man vitamīnu tūre, un tad, kad tā beigsies, tad es mēģināšu tiešām mazlietiņu reizē patīrīt, sakārtot zarnu traktu, kuņģa zarnu traktu. Lūk, tāda bija ieskats par vienu no mūsu produktiem, fatgrabers. Nākošā reizē pastāstīšu par karbograbers, par cukuru ķērāju. Šis bija tauku ķērājs. Paldies!